Ir iespējams akcijas, un es domāju, ka tās akcijas varētu būt kaut kur aprīlis, maijs, jūnijas, jo šīs te problēmas, kas ir, tās velkās jau mums no pagājušā gada, kad pagājušā gadā mēs prasījām 310 latu par likmi, es runāju latos, ja, iedeva tikai 295 lati. Un šis jautājums ir atklāts, un pedagogi nav apmierināti ar esošo situāciju. Gribu vēl pievērst uzmanību šādam jautājumam. Interesanti ir tas, ka vienmēr valdības deklarācijas, kas tiek pieņemts, tie grūtākie jautājumi, kurus it kā vajadzētu risināt pirmos, vienmēr atliek uz beidzamo gadu, ja, teiksim. Un tas pats arī bija Dombrovska valdība, kad tika nodibināta un valdības deklarācija tika uzrakstīta. Mazo lauku skolu problēmu atstāja šogad atrisināt līdz septembrim. Jaunā Straujūras kundzes deklarācijā praktiski šis jautājums notiek tā drusciņi tā kā apviļāts, bet konkrēti risinājumu nav. Ja būtu risināts mazās lauku skolu problēmu, tiktu atrisināt varbūt viena daļa no problēmām, kas pastāv valstī ar mazo skolu pedagogiem, kuriem ir viszemākā darba alga. Praktiski mēs varam runāt par to, ka viņiem ir minimālā darba alga, lai gan viņiem ir 2 augstākās izglītības, un viņi strādā, kā mēs sakam, gandrīz vai tikai savu prieku pēc, lai mācītu šos te bērnus. Ja mēs runājam par zinātni, ja jūs atceraties, kad Sradiņa kungam bija 80 gadu jubileja, viņš teica, tiekoties ar Dombrovski, ka praktiski zinātne tiek lēni giljotinēta. Un tā ir taisnība. Jo tad, kad bija krīzes laikā, tad praktiski ne tikai izglītība, bet arī zinātnē tiek nogriezta gandrīz vairāk par 50–60% no visu finansējumu. Augstākā izglītībā atkal ir problēmas. Mēs runājam par to, ka ir daudz augstskolas, bet mēs nerunājam, cik tad ir valsts augstskolas, bet runājam vispār, ka daudz augstskolas ir. Un varbūt šis te jautājums kaut cik risinās tai ziņā, kad augstskolas sāk domāt, kā restruktūrizēties, bet finansējums no valsts puses praktiski paliek gandrīz vai tāds pats. Ja mēs runājam par darba likumu, kur darba devēji grib praktiski izmest ārā 110. pantu, kad jāsaskaņo pie atlaišanas ar arotbiedrību, tad es varu jums pateikt, un tādu piemēru ir pietiekoši daudz, kur es skaidri un gaiši varu pateikt, teiksim, Salaspils novadā, Garkalnas novadā, Rēzeknes pilsētā, Bauskā. Ir skaidri un gaiši arotbiedrības pateikuši, nevar atlaist šo te cilvēku direktoru, jo nav pēc darba likuma pareizi atlaists. Un caur tiesām visi šie te cilvēki tiek atjaunot darbā. Tā kā problēma pastāv. Es nerunāju pat arī par arotbiedrības biedriem, pedagogiem, kuri tiek atlaisti, ja, kur mūsu juristi konsultē ne tikai to arotbiedrības biedri, bet zvan arī darba devēji un konsultējās par to, vai būs pamats atlaist. Un tad, kad mūsu juristi skaidri un gaiši paskaidro, ka, ziniet, jūs nepareizi domājat un nav taisnība jums, tad viņi apdomā, un varbūt tāpēc mums nav tik daudz izglītībā šo te tiesas darbu. Ja runā par ierēģiņa valsts dienesta likumu, šeit es gribētu arī atgriezties varbūt ministra Ķīra laikā. Mēs skaidri un gaiši redzējām, ko nozīmē, ka šais te ministrijās un valsts iestādēs nav arotbiedrības. Lai gan jaunajā likumā ir ierakstīts, ka ierēģiņu darbinieku pārstāvi ir arotbiedrības vai pilnvarotu pārstāvi, bet var teikt skaidri un gaiši, ja būtu arotbiedrība ministrijā, diez vai tik daudz cilvēku ja varētu pareizi teikt, aiziet no šī te darba spiediena rezultātā. Tāpēc es domāju, ka ja valdība nesapratīs, ka darba likumā nedrīkst izmest šo te normu par saskaņošanu, plus vēl arī to, ka darba alga netiek palielināta pedagogiem. Es domāju, ka arotbiedrība aicinās savus biedrus, jau ir noskaņojis, varētu teikt tā, un biedru noskaņojums ir tāds, ka viņi ir gatavi veikt akcijas un diezgan vērienīgas akcijas.
Nu, vienīgā cerība mums bija šeit, kad bija Straujums kundze, kas teica, pirms jūs sākat kaut ko radikāli darīt, atnākiet pie manis un pārunāsim visus šos te jautājumus. Ar tādu cerību notiek, gribētu arī pabeigt jums un ceru, ka arī darba likumā un arī citās, teiksim, darba algas jautājumos, finansējumos, zinātnēm un augstskolām patiešām tiks risināts pozitīvi.